Labrīt, lai būtu gaisma. Šis video ir dienas grāmata precīzāka par manu ikdienas darba dienu garāžā. Es no rīta sāku ar dzīvniekiem un nepieciešamajām lietām. Paskatos caur kamerām, kas notiek garāžā. Kādu rīcību es daru, kad pēc atladīšanās no dzīvniekiem izvelku veļu? Radu viņiem piemērotus apstākļus laika pavadīšanai vienam uz balkona. Bet kā es varu dzīvot ar tādu suni? Man nav citas izvēles, kā izvēlēties starp liftu un kāpnēm, un es krāpjos, es izvēlos kāpnes. Vismaz šajā video, un šodien mans transports būs 78 gadus vecs Honda Super Magna. Dzinējs darbojas kā pulkstenis, sākas no pusbarota. Lieliski iet par 750 kubikmetriem vairāk. Tas ir neparasts čoperis, precīzi tagad nepateikšu, cik kilovatu tam ir, bet tiešām ērts braucamrīks, ērti sēžot un braucot, man ir bijuši. Arī citi motocikli. 2 ielas briesmonis Honda Hornet. Tāds būs Lietuvas ātrums, bet sēdēt man bija ļoti neērti, noguru rokas, un tieši šādā pozā motocikla lūka ir ļoti ērta, rokas nekūst un var turpināt ceļu līdzi. Ar to pa ceļam uz garāžu smagu kravu var nest peldbaseinā. Papīra gabaliņš, cepumi, kad vajadzēs šokolādi, ūdeni. Pusdienās dzeru, ļoti izslāpis pēc ceļojuma. Tas ir ļoti labi, kad ir mantu kastes, tajā pašā laikā varu salikt bakus tieši garāžā ar visiem rīkiem. Šeit ir mana teritorija, mans mājiņu uz riteņiem, un paskatos uz saņemtajām ziņām, steidzīgi atbild. Reāli varu piedāvāt tīrīšanu iekšējo visu to autoparu. 200 un lampas nopolirot. Drēbju un to nubēgšanu no spoguļa arī nopoliros. Tātad 200, 220 kaut kur tavā vietā, tavā pagalmā un turēt tīru iekšpusi un nopolirotas tās nubēgšanas un lampas atkal skaidrs. Un par saskrāpētām plastmasām labāk būtu nomainīt. Tātad atslēdz savu fišerīti, ko mājiņas uz riteņiem, kuru būvniecības procesu arī esmu nofilmējis, un noteikti to ielikšu un izpaudīšu noslēpumu, kā nokļūt pie atpūtas, lai vēlāk apmestos šajā vagonā blakus garāžai. Kad dzīve ir strādāta, bet tagadne par to paņemam visus nepieciešamos lupatas, jo bez lupatām nebūs tīrīšanas. Paskatāmies kā sokas mācībniekiem, kuri pretendē uz mobilajiem roku darbiniekiem. Iestāties darbā, bet viņiem ir izmēģinājuma periods. Jāmācās, jāpamēģina, jāpaskatās, vai viņiem šeit patīk, vai viņi labprāt strādā un tam līdzīgi. Tā izskatās mana. Darba telpa. Šodien es strādāšu pie ādas krāsošanas, paskatīsimies, ko mums ir. Špaktelis ir sacietējis, viens slānis, tagad būs jānoslauka liekās. Esmu apskatījis, tāpēc, ka nopirkām spīdīgus papīrus, bija darbi. Mans mērķis ir obligāti. Šodien nokrāsot, lai nožūtu pirms krāsošanas, uz kompresoru jāuzliek speciāls filtrs. Lai neizsmidzinātu mitrumu, labāk ir krāsošanas kvalitāte. Process. Kad izskaloju polarizatoru. Vēžus sajaucu. Ir nokrāsots, bet kā par nelaimi izsīka kamera, ziniet, un nenofilmēju, kā krāsoju. Bet kamēr žūst Lexus, dosimies. Mazgāt jostas. Pašapkalpošanās mazgāšanā nomainām šlamančikus pret kapeikām. Un sajaucam karsto ūdeni ar ķīmiju. Un lūk, kāds ir rezultāts. Dubļi izplatās paši no sevis. Esam atpakaļ, izmazgāju jostas un ieslēdzu. Ozonēšana. Un pamanīju, ka arī jāizmazgā dārzi. Tāpat ir obligāti jāizmazgā tieši pēc tā paša principa. Esmu apgriezis vēžus, paskatos, ka šeit ir kaut kāds netīrums. Te. Dodam bērnam izpausties. Esam atpakaļ, protams, varējām braukt ar 2 automobiļiem, bet negribēju riskēt, piesaistot jauno puisi, kurš vēl tikai vēro un mācās visu šo procesu. Tādēļ aicinu viņu vienkārši iet pa pēdām, vērot un just, kāds ir šis darbs. Jā, es tagad pieskatīšu nedaudz kvalitāti citu automašīnu veiktajiem darbiem, visu laiku iegriežos, tāpēc tagad paņemu citu paraugu. Un atstāju bērnu strādāt vienu ar bērnu krēslu.
Es tagad dodos pie Donata, ādas krāsošanu var atrast Facebook. Foršs čalis, kas dara dažādas lietas. Ar ādu un ne tikai. Paskaties. Vecie, jā. Tagad visi glazno. Nu, visi dara, un tad nāk un saka, nu, tā jūs saņemat līniju un krāsu, bet ar to Aleksu. Krāsa beidzās. Es esmu aizmugurē, viņi ir ļoti labi, Džordžs un citi. Tagad zinās. Tāpēc mums šeit ir vajadzīgas tikai sēdvietas. Šim būs 2, nevis 3 sēdvietas. Varbūt tas būtu pat grams, ja nepieciešams. Vismaz vēl 100, nu tā. Roku balsts. Iedomājies. Sēdēšanas vietu. Vēlos palūgt šur tur abiem atzveldni. Ar lo 100. Vajadzētu pietikt, lai pagatavotu. Vajag 2. Protams. Paskaties, kad es taisu šīs krāsas, tas stāv manā plauktā, tās var izmantot vēlāk. Vai tie ir tie, kas jālieto skaitītājā? Vai tie var būt derīgi 6,5 gadus? Zini kaut kā šie cilvēki neelpo tik ātri? Vai ne? Man ir tāds smuks. 5 čaulu naks, bet kad āda nodilst, tad ir pilnīgs bardaks, nopulēja iekšpusi un viss jānokrāso. Tāpēc es atkal nomainīšu detaļu pret krāsu, paņemšu krāsu, nodošu daļu, nākamajā dienā atkal paņemšu krāsu, braucu atpakaļ ute. Izskatās, ka mana diena ir sākusies. Darbinieks, vadītājs, direktors, mārketinga speciālists, apkopēja un krāsotājs noved pie neveiksmēm. Saliek vitrīnas papīriņus kastē, paņem nepieciešamo pēc nokrāsotās ādas, vēl salīdzina. Ar graudu līmeni viņš ļoti stiprina. Tā paskatās. Maigi būtība caur spraugām un tos vārtiņus tur iztīra. Un šeit obligāti. Šeit obligāti. Tas atklāja vajadzīgās ūdens attiecības. Ķīmiju. Kārtīgi. Centies logu nesamaitāt, jo logi ir no slimībām, bet es arī visur apkārt skrienu, skatoties, kur ko, bet man vēl ir jādara. Tātad gatavo automašīnu atdot klientam, bet es pamanīju šīs automašīnas, kuru plānoju atdot atslēgu. Beigās es redzēju viņa stāvokli. Domāju, nē, šeit ir jāizdara kaut kas. No viņa atslēgas atdzīvināšanas procesu varētu atrast tikai tādu arī Instagramā. Mobilās rokas Lexus jau ir gatavs atdot, savācu izžāvētos jostas, vēl arī apstaigājam. Paskatāmies, vai viss ir savā vietā. Šeit patiesībā ir video no citas dienas, kad man bija ļoti slikta diena darbā. Jo tā sākās ļoti slikti. Kas jauns ar šo Mercedes? Tieši tā, skolnieks. Un skatījos, kā strādā un strādā diezgan labi, un viss bija kārtībā, bet pēc tās tīrīšanas galvenais vairs neieslēdzās. Plaksnīti spidometra redzat tieši priekšā man. Nav dzīvības uz paneļa. Un mani ļoti nobiedēja, nezinājām, ko darīt, apmēram 800 eiro vērts priekšmets radīja stresu. Šeit draugs atveda savu automašīnu, tīra ar manām iekārtām un instrumentiem. Šeit nākamais draugs. Nu tā izskatās garāžiņš, bet atgriežoties pie vecā Mercedes, tas arī sanāca slikti, bet izdevās ļoti vienkārši, noņemot akumulātoru klemmu un atkal uzliekot, restartējās visa elektroniskā sistēma. Un atdzīvojās. Planšete un nebija nekādu defektu. Šeit notiek mazgāšana. Un žāvēšana ar lupatiņu, kas arī ir nepieciešama detailinga procesā. Paņēmu klienta modeli. Es ļoti gribēju to izmēģināt, jo pats gribēju nopirkt kaut ko. 150 par. Sagatavo. Vēl saucam. Vislabāk ir atstāt klienta atslēgas publiskajā veļas mazgātā. Sā.
Solid. Ir forši, kas man patīk šis modelis. Vispirms. Jau šasija. Varbūt tieši tāpēc automašīnu visbiežāk vajadzētu ņemt sev. Šasijas dēļ. Mīksta piekare. Jā. Šeit. Nu, vārdu sakot. Ak. Man tas mierīgi ēd. Un tagad temperatūra ir +30 grādi. Lielāko daļu cilvēku vēl vairāk satrauc braukšana pa asfaltu un tādā karstumā vasarā ar 2,2 tonnas 6100 kg smagu auto. Tas ir motors, ticiet man. Pēc tam, kad atkal mēģināju strādāt. Pēc Lūkasa vārdiem es vienmēr braucu turp uz to muitas iestādi mazgāt drēbes brāli. Bet es to palaidu garām. Kad tipa šeit blakus ir kaut kas cits, varbūt pat labāks. Padomāju, varbūt tas izdarīs labāku funkciju vai būs lētāk, jo šeit vajadzēs daudz naudas, lai izmazgātu Rangeri. Kāpēc es pats neizmazgāju? Jo ļoti daudz grants visur apkārt, ratus pielāgošu garāžā. Bez vajadzības. Un es tikai vēlos, lai priekšpuse būtu noēnota. Jo mazgājot, labāk to darīt ēnā. Lai tie neapdzēš sauli, īpaši no vabolēm. Grupas domāju, viņš ir izsists, nu. Tie lūkšņi. Nu ko, es nezinu, paskatīsimies uz šo. Meiteni. Interesanti vērpšana, viss. LCD ekrāniņš. Šī visai kvalitatīvi klausās, bet Fords nekad nav izcēlies ar labu iekšējo interjeru. Bet ja šeit ir oriģināls, tad šī interesantā sarkanā āda ir kā sporta auto, jo sarkanā krāsa ir. Skatāmies, bieži šeit patīk šie mantu nogalījumi, bija liels mūžs amerikāņi. Amerikāņiem pilsēta noteikti ir ņirgāšanās. Apskatāmies, precīzāk sakot, datus. 208 gadi 3,5, bet gadu neredzu. Labi, izmazgā bērnu. Tātad lūdzu komentējiet, vai vēlaties vairāk šādu veidu video kā blogs. Un gaidiet turpinājumu tieši ar šo fondu.